Labdien! Šodien parunāsim par vienu Vācijā ļoti pazīstamu vārdu – Heinz Erhardts. Viņu tur zina kā humora ikonu, viņa dziejoļi, joki, tie ir gandrīz folklorizējušies. Jā, absolūti. Viņš ir milzīga figūra vācu pēckara humorā. Bet kas ir tas pārsteidzošais? Viņš ir dzimis Rīgā, tātad 1909. gadā. Un kas vēl interesantāk, prata ne tikai vāciski, bet arī latviski un krieviski. Tieši tā. Un šodien mēs mēģināsim, iedziļināties, kā tieši šī Rīgas vide, viņa agrīnie gadi šeit, veidoja viņa ceļu uz, vēlāko slavu Vācijā. Mums ir dažādi materiāli, kas par to liecina. Jā, tieši tā. Sāksim ar pašu sākumu – bērnību. Tā viņam šķiet nebija diezko viegla. Nebija gan. Vecāki diezgan agri izšķīrās, tēvs Gustuls Erhardts bija kapelmeistars, diezgan muzikāls cilvēks, māte Alise Neldnere. Un te svarīgs ir viņas tēvs, tātad Heinza vectēvs, Pauls Neldners, kuram piederēja liels mūzikas veikals. Tātad tas slavenais Neldnera veikals. Tieši tas. Tā kā vecāks šķīrās, Heinz faktiski uzauga pie mātes vecākiem, pie Neldneriem Rīgā. Bija tur īs brīdis, kad viņi bija Pēterburgā, bet tad sākās revolūcija un nācās atgriezties. Un tad vēl bija tas posms Vācijā pie tēva? Jā, tēvs viņu aizved uz Vāciju, bet tur, viņš īsti neiederējās. Avot min, ka viņš jutās svešs sava baltvācu dialekta dēļ. Tā specifiskā vācu valoda, ko runāja šeit. Saprotami. Un tad viņš atgriezās Rīgā? Jā, 1924. gadā viņš bija atpakaļ Rīgā, un te, protams, milzīga loma bija tam vectēvam, Paulam Neldneram un viņa veikalam Aspuzujas bulvārī 2. Tas nebija vienkārši veikals. Kā tas izpaudās? Kas tur bija tik īpašs? Tas bija, tāds savdabīgs kultūras centrs. Neldneras tirgoja notis pa visu Krievijas impēriju. Tur iegriezās tā laika zvaigznes pat Enrico Caruso, Artūrs Rubinšteins. Tiešām, Caruso Rīgā, Neldnera veikala, tas ir iespaidīgi. Jā. Turklāt vectēvs bija tas, kurš izdeva Jāzepa Vītola pirmos skaņdarbus. Viņš, protams, cerēja, ka Heinz pārņems šo biznesu, sūtīja viņu mācīties uz Leipcigas konservatoriju, bet... Bet jaunietim acīm redzot bija citi plāni. Tā var teikt. Viņu vairāk interesēja tā Rīgas baltvācu jauniešu sabiedriskā dzīve. Tās slavenās kafejnīcas Otto Švarts Reiner. Jā, par tām kafejnīcām ir tas joks, vai ne? Kā tur bija? Pie Rainera kafija ir melna, bet pie Švarca tā ir tīra. Spēlēšanās ar vārdiem Rainers tīrs un Švarts melns. Tieši tā. Perfekts piemērs tam Rīgas humoram, kas balstījās valodu zināšanās, vārdu spēlēs. Un tieši šajās aprindās, šajās kafejnīcās viņš sāk uzstāties. Sākumā ar tādiem humoristiskiem stāstiņiem, vēlāk ar kuplajām tādām asprātīgām dziesmiņām. Un ātri kļuva populārs. Jā, diezgan ātri. Viņu sāka dēvēt par Rīgas labāko humoristu. Interesanti, ka sākotnēji viņš patiesībā sapņoja kļūt par komponistu. Ir pat ziņas, ka viņš sacerējis fokstrotu Rīga. Fokstrota Rīga? Tas gan ir interesanti. Jā, viņš arī darbojās vietējā vācu teātrī. Un vienā no pirmrīzādēm orkestri diriģēja viņa tēvs, kurš toreiz nejauši bija Rīgā. Bet mēģinājums gūt panākumus Berlīnē tajā laikā vēl bija neveiksmīgs. Tātad Rīga bija tā vieta, kur viņš atrada savu pirmo auditoriju un, var teikt, savu stilu, bet tad nāca tāds, gandrīz vai romantisks pavērsiens personīgajā dzīvē. Tā iepazīšanās liftā? Jā, tas ir diezgan leģendārs stāsts. Viņš Elizabetes ielas nama liftā iepazinās ar Džildu Zanetti. Viņa bija bijušā Itālijas konsula meita. Un tur bija arī tas valodu aspekts, vai ne? Tieši tā, ļoti zīmīgi. Džilda bija uzaugusi Pēterburgā, labāk prata krieviski. Savukārt Heinz, kaut arī vācietis esot labāk prats latviski nekā krieviski. Viņi it kā viens otru papildināja. Un viņi apprecējās? Jā, 1936. gadā apprecējās, drīz piedzina meita Girta, bet finansiāli viegli nebija. Erhardts joprojām nedaudz strādāja vectēva veikalā, uzstājās, bet bieži vien par ļoti simbolisku samaksu. Bet tad jau situācija Latvijā sāka mainīties, īpaši baltvāciešiem, es domāju, pēc 1934. gada apvērsuma. Jā, tas politiskais klimats mainījās, kļuva sarežģītāks minoritātēm, un tieši Džilda esot bijusi tā, kas mudināja Heinzu meklēt labākas iespējas citur, konkrēti Berlīnē. Un šoreiz viņam izdevās. Šoreiz jā.
1938. gadā viņš devās uz Berlīni, un tur viņa talanti pamanīja, viņš sāka gūt panākumus. Un tad jau 1939. gadā, pēc Molotova-Ribbentropa pakta un sekojošās baltvāciešu izceļošanas, arī Džilda ar meitu pievienojās viņam Berlīnē. Tas būtībā pārrāva viņa saites ar Rīgu. Skumji. Un palikusi tā viņa piezīme no pēdējās vizītes Rīgā kara laikā, 1943. gadā, jau karavīra formā, viņš rakstīja sievai: "Neraudi par mūsu Rīgu, mūsu Rīgas vairs nav." Ļoti skarbi. Jā, ļoti. Bet pēc kara Vācijā sākās viņa lielais slavas gājiens, viņš kļuva par īstu zvaigzni, komiķis, aktieris, rakstnieks. Un te mēs atkal varam atgriezties pie Rīgas ietekmes. Tas viņa humora stils, tās vārdu spēles, pārpratumi, kas rodas no valodu niansēm. Vai tas nāk tieši no tās Rīgas pieredzes? Es domāju, ka lielā mērā jā. Tā Rīgas daudzvalodīgā vide, kur ikdienā dzirdēja vācu, latviešu, krievu valodu, acīm redzot attīstīja ļoti īpašu jūtību pret valodu. Tas pats ģoks par kafejnīcām, ko pieminējām, vai viņa slavenais dzējolis par citroniem, kas kļuva skābi no dusmām, tie ir perfekti piemēri. Tāda veida humors, starp citu, diezgan raksturīgs tieši baltvācu inteligencei. Tātad var teikt, ka Rīga bija tāds unikāls inkubators viņa talantam. Tas ceļš no Rīgas puikas līdz Vācijas humora leģendai ir tik cieši saistīts ar šo pilsētu. Jā, pilnīgi noteikti. Un tas, protams, liek aizdomāties, cik lielā mērā tieši tā 20. gadsimta sākuma Rīgas vide, tā multikulturālā, daudzvalodīgā vide, bija īpaši labvēlīga, lai rastos tieši šāds uz vārdu spēlēm balstīts komiskais talants. Interesants jautājums pārdomām, vai mūsdienu iespējams valodnieciski nedaudz citādākā vidē šāds humora mantojums vēl varētu tik dabiski veidoties. Par to tiešām ir vērts padomāt.